Hei, šodien vēlos mēģināt maksimāli īsi pastāstīt par to, kas ir Fibonacci retracement un kā es viņu personīgi izmantoju treidošanā. Jūs Fibonacci retracement varat atrast šeit kreisajā stūrī, šīs tās šādi, uzspiežot uz viņa, tu viņu arī vari uzvilkt. Pirms es sāku stāstīt, kas ir Fibonacci retracement, vēlos jums parādīt, kādi settingi man ir uzlikti šim indikātoram. Ja jūs uzvilksiet indikātoru, jeb Fibonacci retracementu, jums parādīsies settingi, uzspiežat šeit settings, un varat nopauzēt video un saķeksēt to, kas man ir saķeksēts, un nomainīt varbūt parametrus vai ko. Krāsas nav būtiski, un šeit varbūt arī kaut kas ir mazliet savādāk. Uzlaikiet šo, jums viņam vajadzētu iztīties tagad tā kā man. Praktiski Fibonacci tool pielieto trendos. Uptrends vai downtrends. Es atvainojos, ka es izteikšos ar anglicismiem, es vienkārši patiešām nezinu, kā latviski to pateikt. Ir lower lows, higher highs, higher lows, higher highs. Un tā veidojās uptrends, un viņš praktiski tā arī staigā. Un ar Fibonacci retracement tool tu vari atrast entry punktus, kuros ieiet, kad notiek šis trends. Praktiski te viņš sāksim no paša sākuma. Zemākais punkts bija šeit, un tad sāka veidoties šis te. Uzliec retracement tool pašā zemākajā punktā un novelc viņu līdz pašam augstākajam punktam. Un trīs līnijas, kuras tu redzēsi, šīs te dzeltenā, zaļā un zilganzaļā, tie ir entry punkti. Pieņemsim šajā gadījumā tā arī bija, viņš bišķi paslīdēja lejā. Šeit ir tā pozīcija, kā viņa varētu izskatīties. Stop loss, viņš būtu zem šī, jo tad, kad viņš breikos šo punktu, tad jau varētu sākties kaut kāda veida arī trenda reversals. Turpretim ar take profit līmeni, viņš būs nedaudz augstāks nekā šis līmenis. Ar to domu, ka tomēr mēs raidojam to trendu, un viņš taisīs tos jaunus augstākos augstumus. Tur gan precīzi nevar noteikt, kur cena apstāsies kāpjot augšā, bet vismaz ir tā pozīcija, kurā ieiet. Protams, ja tev ir, pieņemsim, entry punkts šeit, varbūt tomēr tu skaries un ieiešu mazliet vēl zemāk, superīga pozīcija. Un tā izmanto Fibonacci retracement tool, kur pieņemsim uzliksim mazākā timeframe, pieņemsim 15 minūtēs. Pieņemsim tagad, situācija tagad. 15 minūšu timeframes, šeit bija tas lielais krēžs, zemākais punkts. Tad viņš sāka taisīt kāpienu uz augšu, un šeit Fibonacci retracement tools. Skatāmies, šeit arī bija šis te augstākais, zemākais punkts, jeb higher low. Un viņš uztaisīs šeit šo punktu, un šo mēs neskatāmies, un ja mēs novelkam no šī punkta līdz šim punktam, viņš sasniedz entry punktu, un tā viņš arī šobrīd iet uz augšu. Tā kā, tas būtu tas, kā izmantot Fibonacci retracement tools. Ierakst komentārā, varbūt ir konkrēts indikators vai konkrēts, sāksim to tā, projections, kur tu vēlētos, lai es uztaisu tādu nelielu informatīvu video par viņu. Vai es viņu izmantoju, kā es viņu izmantoju un kāpēc viņu izmantoju. Tā kā tā. Čau!